Pa šādu karstu laiku esmu ļoti iekarsis. Vai arī tā ir F1 sezona, kas ir iekarsusi? Bet skatīsimies. Es domāju, ir gaidāmas interesantas cīņas nākamajā posmā Silverstonā. Viens foršs veids, kā tu vari izpētīt trasi pirms nedēļas nogalas, ir izbraukt ar VR simulātoru. Kāda sakritība mums te tāds ir? Tāpēc, ja ir interesi izbraukt ar auto VR simulātoru vai arī kādas citas VR izklaides, dodies uz citatalpa.lv. Tad no Lielbritānijas Grand Prix. Interesanta lieta pasludināta ir tas, ka būs 4 taisņu zonas. Tās ir zonas, kurā formulas var mainīt savu aerodinamiku. Verstappens ir teicis, ka viņš ir braucis simulātorā ar jaunajām formulām pa trasi, un tā vispār nejūtas kā Silverstone. Pilnīgi kā jauna trasa. Un viņš arī brīdināja par baterijas problēmām iespējamām. Ceru, tas neietekmē sacīksti pārāk ļoti. Cerības, ka sacīksti būs aizraujoša, ir arī visam F1 līdzdeju klubam, kuri rīko arī kopīgu sacīkstes skatīšanu. Pievienojies uz dažādām aktivitātēm un arī cīnīties par dažādām balvām. Pagājušajā gadā es arī biju pievienojies, un mēs kopīgi redzējām Hulkenberga pirmo goda piedestālu. Varbūt šoreiz būs arī kaut kas tikpat interesants. Red Bull kāpj uz augšu, varbūt Hadžārs tomēr nopelnīs savu pirmo goda piedestālu. Vai arī šīs prātā sajūtas cilvēks beidzot sagaidīs pirmo Haas piedestālu. No ziņām īstenībā kopš pēdējās satiksmes vēl nav nekas daudz noticis. Vienīgais tas, ka ir daudz īpašie krāsojumi uz šīs nedēļas sacīksti. Kā nekā daudzas komandas ir no Lielbritānijas. Tātad Williams un McLaren ir jau paziņojuši. McLaren laikam izskatīsies vizuāli viss savādāk no visām komandām. Protams, atsauce uz viņu pirmo F1 bolīdu. Bet, manuprāt, kas uzvarēs? Manuprāt, tomēr tā ir drusku sapņošana par to, ka kāds cits izņemot Mercedes var uzvarēt. Red Bulls ir drusku pacēlis līmeni, tāpēc viņi var mēģināt aizsniegt. Un Ferrari neatpaliek, mežonīgi, un viņi var kaut ko mēģināt izspiest. Hamiltons noteikti gribēs pārspēt rekordu ar visvairāk uzvarām vienā trasē, sasniedzot 10. Rekordu, kas šobrīd pieder Hamiltonam, okay. Kurā trasē? Silverstonā, okay. Bet, lai turpinātu saglabāt čempionāta intrigu, kādā veidā tas tomēr būtu pozitīvs stāsts. Es zinu, nav visi spožās domās par viņu, bet tomēr gribu, lai viņš, tāpat kā Lando Norris pagājušajā gadā, lai George Russells uzvar Lielbritānijā. Es vienmēr esmu par to, ka braucēji uzvar mājas trasē, tas vienmēr ir foršs moments. Vai es vienkārši nošpikošu godi piedestālu no Austrijas? Jā. Otrais būs Verstappens un trešais Antonelli. Klīst sarunas, ka šīs nedēļas sacīkstē tiks pārspēts rekords ar visvairāk cilvēkiem, kas ieradušies uz F1 sacīksti. Un es domāju, labs skaits no viņiem būtu priecīgi redzēt mājinieku uzvaram. Lai vai kā, kas tavuprāt notiks Lielbritānijas Grand Prix? Ieraksti komentāros.